Ja nu tu pēkšņi esi nopircis šitādas tomātus, tad neēd viņas, bet dari tā, kā es te darīšu, un būs baigi labi. Viņus vajag sagriezt šitādos, 4 daļiņās sagriež. Pēc tam vajag sagriezt 2 sarkanas sīpols, apmēram šitā. Šitādi izskatās sadrupināt ķiploki. Ber viņus iekšā pie tiem tomātiem. Pēc tam vēl vajag kinzu. Kinzu diezgan daudz vajag. Kinzu vajag, dilis vajag. Baziliku nav man. Baziliks kaut kāds te paciņā kaut kas ir piebērs to smaržai. Un vēl vajag aso šito, kā viņš saucās, aso piparu. Nav man arī asā piparu. Nu, ir kaut kāds čili pulveris, gan jau kaut kādi piparu garša būs. To vajadzēs bērt klāt. Nu, te, protams, vajag piebērt arī garšu. Lai būtu garšīgāks, vajag cukuru. Vajag cukuru, nekā nepadarīs cukuru vajag. Vajag sāli. Sāli, cik daudz nezinu. Tālāk vajag, zinu, ko vajag? Tālāk vajag rekas mani. Pipari, melni malti. Un vēl man ir šitāds te. Hmelis un eli. Šito recepti es skatījos YouTube Gruzīnas taisīju. Viņš teica, tā Gruzīti viss sēdietas taisa hmelis un eli. Laikam, nu varbūt nezinu. Maizi viņi varbūt necapa hmelis un eli. Tā. Klausies. Nu jā. Un vēl šitais jāpiebēr, šitie čili jāpiebēr. Šitos es vēl piebēršu tūlīt. Arī kā čili pipari smuki piebēra, sarkans palika. Tālāk vajag šito. Šitais ir olīveļi. Nu, galīgi es nezinu, cik daudz es tā nekā nemāku pateikt. Un tad vēl interesanti. Tad vēl Gruzīns teica, vajag etiķi. Viņš ieteica ābolu etiķi, vīnogu etiķi. Viņš teica, nu, ja tev galīgi nekā nav mājā, tad lai šito stalovi etiķi, galda etiķi. Nu, to ar bišķiņu. Ir salāti, kur taisa citronskābi. Bet tas Gruzīns teica, ka tomātus neviens ar citronu kopā nē, tas nesapasot. Vispār tas beig labais Gruzīnu pavārs. Viņam visi ēdieni ka viņš pats degustē, viņš saka, neko garšīgāk mūžā nav ēdis, un pa visiem ēdieniem viņam tā ir. Ja tev interesēs to Gruzīnu pavāru, var pateikt, kurš tas ir, kā tas ir. Nu jā, un tagad ņem šitādu, un jāmais, un jāgaršo, un jāmais, un jāgaršo. Man liekas, ka es to eļļu dik nemaz pielēju. Maisīt un garšos, tā jau redzēs. Bet izskatās smuki, ne? Grūti te filmēt un maisīt. Izskatās smuki. Nu jā, un šito viņš teica, jāliek visi leduskapī, protams, lai viņš pastāv, iesulojās. Un kad izņems no leduskapa, tad vajag vēlreiz visu šitā smuki samaisīt un ēst un laizīties. Tā tad taisa salāts. Tomāti, kinzas, dilles, visādi pipari un var ēst. 3 dienas tagad būs man ko te ēst, te ir diezgan daudz. Viņš 3 dienas var leduskapī noteikti stāvēt. Tālāk. Gribās vēl piebilst. Zini, tiešām ir baigi garšīgi. Un kaut ko līdzīgi jau esam ēduši. Bet es nekad nebiju lies klāt to etiķi. Zini, un baigi labāt etiķi garši. Te jau ir dzirdēts tāds joks vai patiesība, ka latvieši tad dīvaini tauta. Latviešiem garšo etiķis, nu, pielēja tomātiem klāt etiķi arī jau liekas, ka baigi garšīgi. Un tā kinza bija diezgan daudz, bet arī forši un ķiploks un pipari un vispār baigi labais.